Kādiem ir jābūt kalpotājiem draudzē? Šīs dienas tēma Pāvela vēstule Titam, 2. daļa. Un tā mēs, ja Dievs vēlēs, virzīsimies priekš, iziesim visai vēstulē cauri. Un kā es jau pagājušajā sacīju, šī ir viena no pastorālām vēstulēm, tā skaitā, kā jādzīvo draudzes ļaudīm. Un konkrēti norādījumi tiem cilvēkiem, kas pieder Kristus līgavai. Ja? Tur mēs nevaram izvēlēties, tur mēs nevaram tā teikt, šito es pieņemšu, šito es nepieņemšu, tas man patīk, tas man nepatīk. Tā ir konkrēta pavēle no lielā Dieva, kā mums būs dzīvot. Un mazs atgādinājums, paskatīsimies, ko mēs jau pagājušreiz aplūkojām, tātad no Tita vēstules 1. nodaļas, un 1. pants bija Pāvils, Dieva kalps, un Jēzus Kristus apustulis pēc Dieva izredzēto ticības. Dieva izredzēto ticība, kur Dievs mūs izredzēja pirms mūžīgiem laikiem. Par to mēs pagājušajā vairāk skatījāmies. Un patiesības atziņas. Tātad vēl viena svarīga doma, ka mums, kas esam Kristu Jēzu, ir jānāk pie patiesības atziņas un jāsakņojas patiesībā un aizvien jāiegūst skaidrs prāts, kas saskan ar dievbijību, patiesības atziņa, kas saskan ar dievbijību. Bez dievbijāšanas neviens cilvēks nestaigās Kristus pēdās. Cerībā, 2. pants, uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem. Mēs esam ceļā, mēs esam cerībā sasniegt to godību, kur pats Kristus ir aizgājis mums vietu sataisīt, tātad cerībā uz mūžīgo dzīvību, un tad ir ļoti svarīgs vārds, ko Dievs ir apsolījis, ja? Un Dievs, kas nemelo. Saprotam? Cilvēki melo, diemžēl mēs melojam, diemžēl esam melojuši, cits vēl tagad atļaujās sadarboties ar tumsības kungu, bet Dievs nekad nemelo un nemelos, jo viņš ir svēts, taisns un patiess. Tātad arī mums uz to ir ļoti sirsnīgi attiecās. Bet savā laikā savu vārdu ir atklājis vēstī, kas man uzticēta pēc Dieva mūsu glābēja pavēles. Un tur mēs arī paskatījāmies, ka draudzēji dots ļoti nopietns uzdevums, lielais uzdevums, brīnišķīgs uzdevums, svēts uzdevums, pielūgt dzīvo Dievu, kalpot viņam, mīlēt viņu, tad sludināt evaņģēliju saskaņā ar Mateja 28. nodaļu un daudzām citām rakstvietām, un arī mīlestībā cits citam kalpot, lai celtu ticībā. Un 4. pants šeit ir Titam savam īstam bērnam, kā mēs skatījāmies, kad Pāvils Titu ir dzemdinājis Kristu Jēzu, viņam sludināt evaņģēliju, Tic bija grieķis, un īstam bērnam, garīgam bērnam, kopīgā ticībā, jo mēs arī skatījāmies, ka ir tikai viena ticība, viens kungs, viens gars, viena Dieva valstībā, viss ir viens. Dieva valstībā nav daudzas dažādas ticības, katram savu ticību, katram savu taisnību, katram savu patiesību, nē. Tātad kopīgā ticībā mums ir viena ticība, viens kungs, un tātad viņš te vēl saka žēlastība un miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus mūsu pestītāji. Tātad tas ir ievadvārdi, ko Pāvils raksta Titam. Un tagad virzīsimies mēs tālāk. Un 1. punkts – Tita uzdevums Krētā. Tita uzdevums Krētā. Izlasīsim 5. pantu, Titam 1.5. Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus, tā, kā es tev liku darīt. Krēta ir sala
aptuveni 260 km gara, šaurākā vietā 12 km plata, platākā vietā plus mīnus 60 km tātad plata. Nu, šobrīd tur, ja es nekļūdos, bija vairāk kā 600 000 iedzīvotāji, un reku mēs lasījām, ka šī sala ir vidusjūrā, netālu no Grieķijas krastiem, un viņš rekutē saka, iecel šai Krētā presbiterus. Un tur arī, kas jau Bībele pēta, presbiteri, bīskapi, vecai, tas ir viens un tas pats. Tur nav, kā es jau lūkšanā minēju, tur augstākais, tur pāvests, un tad iet uz leju, kaut kāda hierarhija, kaut kāda piramīda. Nē. Tie ir kalpotāji, kurus Dievs ieceļ, un mēs to arī lasījām Efeziešiem 4, kur Dievs pats ieceļ kalpotājus draudzē, lai stiprinātu Kristus miesu. Ja? Un šajā ziņā viņš arī grib, lai Krētā, kur savā laikā iespējams arī šie te krētieši jau bija dzirdējuši evaņģēliju, tad, kad viņi atradās tātad vasaras svētkos, un tā tas arī tur bija, jūdi no Krētas, tātad iespējams tur arī bija sinagogas, es mēģināju tur informāciju atrast, nu neviens tur konkrēti nezinu pateikt, kas tur tajā 1. gadsimtā bija, nav saglabājusies tāda informācija, bet zinot to, ka jūdi bija izkaisīti arī tajā skaitā pa visu pasauli, tad visticamāk tur bija jūdu sinagogas, jo, kā mēs redzam, kad apostols Pāvils iet visos savos 3 misijas ceļojumos, visur, kur viņam priekšā ir jūdi, judaģeistujušie, kas viņam pretojās. Ja? Un tā skaitā pagāni, kā jau mēs pagājušais runājam, tad no 2 pusēm. Pagāni bruka virsū ticīgajiem un jūdi, ja? Pieprasot savus visas mācības ievērošanas, un pagāni atkal teica, liec tu mums mieru, mēs gribam kalpot tā, kā mēs esam pieraduši, ja mums neko jaunu nevajag, kas tāda pa jaunu mācību, svešu mācību, ko tu te mums gribi mācīt. To atceramies, ka Pāvilam arī teica Atēnās, tie gudrinieki, filozofi. Nu, lūk, un viņš saka, tātad iecel Krētā šos te presbiterus, šos te bīskapus, draudzes vecajus katrā pilsētā. Nu, tātad tur bija vairākas pilsētas. Evaņģēliju viņi jau bija dzirdējuši, Pāvils arī šķiet, kad Krētā ir bijis sludināt, un tad, skatāties, to Pāvils raksta Titam arī tur ieslodzījuma laikā, un tajā brīdī viņš dod uzdevumu, lai viņš tic izdara to, ko vēl nepaspēja izdarīt, tad, kad Pāvils kalpoja. Skatāties, un ir pagājis kaut kāds laiks, un tad Titam Dievs dod caur Pāvilu uzdevumu, ej un iecel šos te presbiterus. Interesanti, ka mēs tagad, kad bijām Amerikā, un mēs jau daudz stāstījām arī un pieminējām John MacArthur draudzi, ja? Viņam kalpošana bija, tātad cik te viņš tur 56 gadus nokalpoja vienā draudzē. Un vēl tagad, nu pat būs jau jūnijā vai jūlijā gads, kā MacArthurs nav, viņa vietā nav iecelts vietnieks. Un tad mēs prasījām, nu tā kā arī jautājām, un es tur klausījos vēl kādu ierakstu, kāpēc? Pats MacArthurs bija teicis, nesteidzaties, viņš nebija konkrēti vienu nozīmējis, var gan tā, bet viņš teica, vērojiet, lūdziet Dievu, kalpojiet, un lai Dievs izredz, kas jums būs galvenais vecākais mācītājs, šis te presbiteris. Lai pati draudze izvēlās, ja, starp kalpotājiem, viņiem tur ir kādi 17 mācītāji, un lai ieceļ. Interesanti. Bet šeit tic saņem uzdevumu no apostoļa Pāvila, ej un iecel Krētā dažādās pilsētās, visās pilsētās draudzes vecajus. Un tad, protams, lai varētu iecelt šos te bīskapus, tad tur ir jābūt zināmiem kritērijiem, balstītiem, protams, Dieva vārdā. Mateja evaņģēlija 5.6.7, kas ir Dieva valstības satversme, ja, ko Jēzus Kristus mācīja, un visa pārējā apostoļu mācība un praviešu mācība, kur stūrakmenis ir Jēzus Kristus. Un tad, atgriežoties atkal šajā te Krētā, varēja novērot un redzēt un dzirdēt liecības, kādi tad šie te cilvēki ir. Ja?
vai viņi atbilst vai neatbilst, bet Pāvils tomēr vēlreiz raksta Titam, kādiem ir jābūt šiem kalpotājiem. Jo iepriekš jau viņš bija rakstījis Timotejam, ja? Iecel, reku ir katrā pilsētā presbiters, tā kā es tev to liku. Un pats pirmais zem šī paskatīsimies, tikai uzticīgiem uztic garīgas lietas. Tikai jauniem radījumiem Kristu Jēzu var uzticēt garīgas lietas, jo miesīgais cilvēks jau nesatver to, kas nāk no tā kunga gara. Ja? Un vēlreiz paskatīsimies Titam 1:2, tur viņš teica, cerībā uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem, bet savā laikā savu vārdu ir atklājis vēstī, kas man uzticēta. Pāvils runā par sevi, kas man uzticēta pēc Dieva mūsu glābēja pavēles. Pāvils saņēma pavēli no savu glābēja pestītāja Jēzus Kristus, ej un sludini evaņģēliju pagāniem. Tagad viņš māca savu mācekli īsto garīgo bērnu Titu, un viņš saka, ej un iecel presbiterus tā, kā es tev pavēlēju katrā pilsētā. Saprotam? Dievbijīgs cilvēks teiks, ko tu man te māci, ko tu man te komandē, kad gribēšu, tad iešu. Nē, ja tā ir pavēle no Dieva, tad es viņu neapspriežu un es labprāt, brīvprātīgi, patiesi no sirds ej un kalpoju. Tātad tikai uzticīgie saņem garīgo šos te uzdevumus. Nu, paskatāmies 1. Korintiešiem 4:1-2. 1. Korintiešiem 4:1-2. Tā, lai ik viens uz mums skatās, kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. Pasauli jau nezina šos Dieva noslēpumus. Viņiem tas ir aizklāts, viņiem tas ir tumšs. Viņi to nesaprot. Tātad, kā Dieva noslēpumu namturiem, no namturiem galvenām kārtām prasa, lai tie būtu uzticami. Uzticīgs, esi uzticīgs, mazumiņā. Šitie draudzes apmeklētāji un brīvdomātāji, kas rīkojās kā grib, kā pašam patīk, mīļie, tie nav uzticīgi. Tie, kas ierodās draudzē kā ciemiņi, pirmā vietā tur atpūsties, vēl kaut kur izbraukt, izklaidēties un tā tālāk. Es atceros, kā man savā laikā Rutiņa teica, es ar vienu svētdienu izlaidu, bet es tiešām biju vienatnē ar Dievu, es lasīju, lūdzu. Viņa saka, viņa man prasa, kur tu biji? Es saku, es tā pavadīju laiku kopā ar Dievu un tā. Viņa saka, svētdienā tev jābūt savā vietā. Viss no tās reizes saprat. Un nav runa par to, ka tikai tāpēc, ka kaut kādā ziņā man to vajag, arī, protams, bet es esmu vajadzīgs, lai kalpotu citiem. Jūs saprotiet? Tu esi vajadzīgs, brāl, māsa, draudzei, lai tu dod savu pienesumu ar to garīgo dāvanu, kas tev ir dots, ar tām kalpošanas spējām, ko Dievs tev ir piešķīris. Jūs saprotiet to? Tātad esi uzticīgs, un tu vari pārbaudīt sevi. Vai tu esi uzticīgs? 2. Timoteja 2:1-2. Arī par šo uzticību, ko Pāvils šeit saka Timotejam. Tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlstībā, kas Kristu Jēzu. Un ko tu esi dzirdējis no manis daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Jūs saprotiet? Cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt ko? Citus. Te ir tā pēctecība. Un man patīk, kā grievu valodā brāļi tur saka, они строят свою веру на плечах братьев.
Tātad uz brāļu pleciem mēs būvējam tālāk savu ticību. Nu, tāda skaista ilustrācija, ka mēs citam nododam to pieredzi. Nu, mēs tagad pat kā no Dieva žēlstības arī piekdien bijām 4 brāļi rokašu pansionātā. Nu, kāds tur bija pirmo reizi, kāds jau otro, un kāds varbūt vairāk. Nav svarīgi. Mēs darām vienu darbu. Mēs esam vienam aicinājumam aicināt, sludināt evaņģēliju. Kā Jēzus Kristus sacīja, vediet to pie manis. Un mēs, protams, dalamies arī uzticīgi tajā pieredzē, ko Dievs katram mums ir devis. Man ar tur brāļi uzdeva jautājumus, es teicu, pagaidu, pēc tam aprunāsim, pārspēdīsim, kā darīt, kā nedarīt, ja? Kas man ir, to es dodu, ko es nesaprotu, to mēs lūdzam un praktizējam un mācamies darba gaitā. Nu, garīgā darba, es domāju, ja? Otrais, tātad pirmais bija, kad jābūt cilvēkam uzticīgam, lai viņš veikt garīgu darbu. Tādu darbu uzticēja Pāvils Titam. Otrais, draudze ir patiesības balsts un pamats. Jo viņš teica, iecel katrā pilsētā presbiterus, un tur ir jāsaprot, ka draudze nav tikai vienkārši tāpatās, nu, te tā sanāksim kopā, tāds sociālais klubiņš, kopīgas intereses un kaut ko te padarīsim. Nē, draudze ir patiesības balsts un pamats, un mēs balstamies tikai vienīgi uz vienu pamatu, kas ir likts, tas ir Jēzus Kristus. Neviens citu pamatu nevar likt, kā tas, kas jau ir likts. Nu, un paskatāmies 1. Timotejam 3.15. 1. Timotejam 3.15. Tur konkrēti arī Timotejam viņš šos vārdus apstiprina, un arī tas bija zināms Titam. Bet, ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze. Dzīvā Dieva draudze. Patiesības balsts un pamats. Pats Jēzus Kristus sacīja, uz šo ticības apliecinājumu, ko Pēters sacīja, Mateja 16, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Uz šo ticības apliecinājumu šeit es celšu savu draudzi un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Ebrejiem vēstulē 3. nodaļā tur arī sacīts, kad ir nama cēlāji, ir, kas to namu uztur. Viņš teica, bet kas visu ir uzcēlis, tas ir Dievs. Saprotam? Visu uzcēlis ir Dievs. Nu, kas tad ir radījis debesis un zemi? Kas ir radījis un iekārtojis visu kārtību šeit dabā un visur, kur kas notiek? Dievs, pareizi, ja viņš to ir iedibinājis. Un arī draudzi viņš ceļ. Un, mīļais draugs, tu nevari diktēt savus noteikumus un teikt, es nepiekrītu, man nepatīk, es sociālā darbā mācījos savādāk, mums psiholoģijā mācīja kaut ko citu, ja? Piedod, beidz pļāpāt. Paklaus tam, ko Dievs saka, draudze ir patiesības balsts un pamats. Te nav svarīgi spīdēt tev ar savām zināšanām, ar savu kaut kādu pieredzi, kas, ja viņi nav balstīti Kristus mācībā, tad no tās pēc iespējas ātrāk atbrīvojies un nošķīst savu prātu, lai tas tev nesagandē tālāk tavu garīgo dzīvi un vēl vairāk nesaindē kādus citus. Ja? Tātad draudze ir patiesības balsts un pamats. Trešais, draudze ir šīs zemes sāls un gaisma. Draudze ir gaisma un sāls. Mateja evaņģēlijā 5.13 sākot līdz 16, tur ir šis vārds rakstīts, izlasīsim Mateja 5.13. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs, tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminam. Sāls galvenās īpašības ir kādas? Piedot garšu un neļaut produktiem sabojāties. Ir tā? Tajā laikā jau nebija leduskapī un iesālīja tātad ēdienu, gaļu un vēl tur kāds produkts, un tad viņus varēja ilgāk uzglabāt. Un tā arī mums ir uzdevums
neļaut šīs sabiedrībai, šī pasaulē pilnīgi samaitāties, kaut gan viņi jau ir samaitāti, bet tā kā šeit ir zemes sāls, tad mēs vēl uzturam šo pasauli, ja tā varētu teikt, ja Dievs caur mums precīzāk, uztur, lai visi netiktu samaitāti, lai visi netiktu inficēti. Esam dzirdējuši visu visādas pandēmijas, melu pandēmijas, patiesas visādas vīrusu izplatības, un ja viens dabūna to slimību, necējuši tiešām, kuri bijuši reāli mēri, ja ne tas, kas te bija 20. un 21. gadā, tātad, ja ir reāli mēri, vai ne, tad cilvēki inficējās un viņi mira, vai ne? Protams, ja Dievs to pieļauj. Un tieši tāpatās arī šeit. Mums ir tā funkcija, mums ir jānodrošina, lai šī pasaule neaiziet bojā, mēs sludinot evaņģēliju vēl kādus glābjam. Un sāls arī, protams, dažreiz ir ļoti kodīgi un dzēlīgi, ja mēs to ieberam rētā, citiem tas nepatīk, bet bieži vien tas ir vajadzīgs, lai dezinficētu un nenotiktu vēl tālāk kaut kāda pūžņošana. Un tā tālāk, tur vēl daudz, kas ir, ko varētu domāt par sāli, bet galvenais tā būtība, ka draudze ir zemes sāls. 14. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Tātad draudze ir kā pilsēta kalnā, un jūs droši vien esat kaut kur arī braukuši, kad pilsēta ir kalnā, ja? Un tu viņu redz jau pa gabalu, kad tur spīd naktī uguņi, vai ne, ieslēgts viss un ļoti skaisti. Ja? Šeit mēs esam tie, kas rādam gaismu, gan kā draudze kopumā, gan kā personīgi Dieva bērni, kas esam attiecībās ar dārgo pestītāju Jēzu Kristu. 15. pāns. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mērķis ir nevis spīdēt pašam, bet rādīt gaismu, ka mēs esam jauna radījuma Kristū Jēzu, apžēlot, izraut no tumsības varas. Mēs, kad bijām ar brāļiem pansionātā arī, mēs prasam, vai jūs esat grēcinieki, kurš tad ir taisnīgs? Mums tur uzdeva jautājumu, jūs tie svētie? Mēs tādi paši grēcinieki bijām, bet tagad mēs esam apžēlot, mēs esam taisnot Kristus dārgais asinīs, arī tu tāds var kļūt. Mēs dodam godu Dievam, nevis, ka mums pašiem būtu šī gaisma vai šī sāls īpašība. Nav, pašiem nav. Tas viss ir no Dieva, viss gods viņam, ja? Un lai tie ieraudzītu mūsu labos darbus un godātu tēvu debesīs. 4. Draudze, viņa mirdz un rāda gaismu un, protams, dzīvo Kristus godam. Filipiešiem 1.20, tas, varētu teikt, kopā var savilkt šo te individuālo gaismu, ko mēs rādām, un kopīgā gaisma. Filipiešiem 1.20 Pāvils saka par sevi, arī mums tas jāmācās Filipiešiem 1.20. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Redziet, kas pa gaismu. Viena doma Pāvilam ir, lai Kristus tiktu pagodināts manā miesā. Vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Tālāk viņš tur sāk dzīvot mani Kristus mirtiegums. Jā, es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā. Mēs tur lasījām Titam, cerībā uz mūžīgo dzīvību. Ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis tiem, kas viņam tic. Jā, mums ir arī jābūt līdzīgām domām. Filipiešiem 2.12 līdz 15. Skatāmies, kas tur tālāk ir Filipiešiem 2.12. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis
manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē. Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Par svēttapšanu mēs daudz esam runājuši, zinām, ko tas nozīmē, lai Dievs svētī, lai tas īstenojas tavā un manā dzīvē, un 13. pāns, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Ja mēs gribam, ja mēs lūdzam, ja mēs tveramies pie dzīvā Dieva, tad mēs dzīvosim Dievu godam, jo Viņš to grib. Bet vai mēs gribam, vai mēs sadarbojamies ar Viņu? Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās. Arī to mēs esam mācījušies, ka katru savu kurnēšanas zūdīšanos pārvērt lūkšanā ar pateicību. Atceramies, brāļmās, ja? Ar to jau arī mēs rādam to gaisu. Pasauli taču visi kurni pukst un zūdās, pareizi. Un ja ticīgais ir tāds pat, ar visu neapmierināts, viss ir slikti, visur, kur tikai jānopūšās par visiem. Bet viņš teica, nē, dariet visu bez kurnēšanas un bez šaubīšanās, ja? Lai jūs būtu, klausties, nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Interesanti vārdi. Lai mēs būtu nevainojami, šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojāts un samaitāts paudzes vidū. Nopietni vārdi, pareizi, ja? Nevainojams, šķīsts, nepeļams. Te visās draudzēs par to apostols Pāvils runā. Un vēl daudzās citās vietās. Un mums tas ir jāredz un jāierauga. Un, protams, jāpārdomā, pagaida, kā tad ir mana dzīve. Vai es esmu līdz ar Kristu krustā sists, vai es esmu ar Kristu augšām cēlies, vai es savus domas vēršu uz augšu, vai es tiecos pēc tā, kas ir debesīs, vai pēc šīm pasaules lietām, miesaskārība, atskārība, dzīves lepnība. Filipiešiem 3, 20, 21 tur uz priekšu skatāmies. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Jēzus Kristus pārvērtīs tavu un manu miesu līdzīgi apskaidrotai savai, tā kā līdzīgi savai apskaidrotai miesai, ja? Ar spēku, kurā viņš spēj pakļaut visas lietas. Protams, mēs ticam, ka Kristum ir visa vara debesīs un virs zemes. Brīnišķīgi, vai ne? Un tad, kad man ir problēmas, grūtības, pārbaudījumi, vai turpinām ticēt? Slaudījām, bet ir arī citreiz, kad uzmācās šaubas, vai ne? Rodās jautājumi, kāpēc? Par ko? Kāds nolūks? Dažreiz tas der, bet galvenais nesākt šaubīties, ka varenais Dievs visu tur savās rokās. Viņam ir visa vara. Lūk, mēs paskatījāmies mazlietiņās, šis te Pāvils dod Titam uzdevumu. Ej tu, dodies uz Krētu un iecel katrā pilsētā presbiterus, katrā mājas grupiņā. Ja, jo tajā laikā diez vai tur bija kaut kāds draudzes un baznīcas sabūvēts, tās bija visticamāk mājas draudzes, ja, un mēs tur cītņās paskatījāmies, kādai ir jābūt draudzei. Ja. Un tad tagad otrais punkts. Kādiem jābūt Dieva ieceltiem kalpotājiem? Kādiem ir jābūt Dieva ieceltiem kalpotājiem draudzē? Un atcerēsimies vēlreiz, ka Dievs ir kārtības Dievs. Tur, kur nav kārtība, tur nav miers. Kur ir miers, tur ir kārtība. Nekārtībā nav miera. Tur, kur katrs pats pa sevi un grib tikai celt sevi un komandēt un regulēt visus,
bet negrib ievērot dievišķo kārtību, tur nav miera. Un tādēļ vēlreiz tātad Dievs ieceļ kalpotājus draudzē. Viņš ieceļ, lai mēs kalpotu. Un tad ir prasība, kādiem ir jābūt šiem kalpotājiem. Nu, tad tagad iesim pie Tita vēstules. Tur no 5. panta virzīsimies līdz 8. aplūkosim. Titam 1:5. Tādēļ es tevi atstāju Krētā. Pāvils atstāja viņu Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus, tā, kā es tev liku darīt. Tur tas raksturojums pa krētiešiem, tālāk mēs to vairāk skatīsimies citā reizē, bet, ja nemaldos 12. pantā, bija diezgan briesmīgs. Kāds no viņu pašu vidus bija sacījis: krētieši aizvien melo, tie ir nikni kā zvēri un slinki kā maisi. Ārprāts, ka padomā šitāds raksturojums cilvēkam. Aizvien melo, sadarbojās ar sātanu, nikns kā zvērs, gatavs brukt visiem virsū, gāzt, un slinks kā maisis, negrib neko darīt. Un izrādās, tā ir patiesība. Tajā laikā tādi bijuši tie krētieši. Viņi domāja, ko ēdīsim, ko dzersim, ko baudīsim. Tieši tas pats, kas tagad labklājības laikmetā. Un izvērtības viņiem bija norma. Jauns meitenes padevās visādām nešķīstībām, puiši vai neprecējās, visi sādīgi gāja. Tur bija diezgan daudz no tiem krētiešiem arī karotāji, jo tas jau rēķina bija Romas impērijas laiks, ja? Un viņi jau bija pakļauti Romas impērijai, un viņi tur bija arī tie leģionāri un vēl viss kaut kas. Jā, un tai pašā laikā viņi labprātāk dzēra, ēda, dzīvoja dažādās izlaidīgās kārībās, un dzīvesveids bija tāds izaicinošs, nekā pievērsīsies kaut kam garīgam, lai sakārtot savu dzīvi, ja? Un te pēkšņi atnāk šie te dieva ļaudis, kas ir saņēmuši Dievu svēto garu, tagad viņi saņem no apustuļiem vēl mācību, un nu viņiem ir šajā te sabojātā un samaitātā paudzē jāievieš jaunie Dieva valstības noteikumi un kārtība. Jūs saprotiet? Tas nav nemaz tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Mēs, kad bijām arī tagad pansionātā, tur vienā istabiņā, viens vīrs arī, tik tāds, sirsnīgs vēstītājs, ja, kad vācaties ārā, lasties prom, baigie dievu kalpti atnākuši, man tur ellē būs ļoti labi, tur būs silts, vai ne? Es saku, bet tu taču esi īsts velna kalps, vai ne? Tu taču, protams, viņš saka, kāda problēma, viņš saka, ļoti labi, jā. Es tur velnu pa čomisko, jā. Ārprāts, un tagad pamēģina viņu pārliecināt, jūs saprotiet? Pamēģina tādu cilvēku pārliecināt, kas ir pilnīgi nostājies kaujas pozā un gatavs tev gāzt, ja. Es atceros, ka bijām arī vienā citā pansionātā, ka tur viens vīrs, kuram sludinājām, viņam nūji bija rokā, viņš kratīja to nūji, gribēja mums pat, ja? Jā. Un tajā laikā, iedomājieties, visa tā sabiedrība bija tāda. Grieķu kultūras ietekmē, visi romiešu panteoni dievi, kas tur bija bariem, visas tās orģijas, visi tie upurējumi tam pašam Zevam, ja? Izrādās, ka tas pats Zevs, ja? Es dzirdējuši tāds grieķu miķoloģijā Zevs, ja? Dieveklis, un viņi tagad arī vēl tagad, kad mēs bijām Grieķijā, tur var redzēt visas tās viņa figūras, tur pliks tāds vīraulis kaut kāds tur, un ka viņš arī pavedināja uz visādām nešķīstībām, tā ir viņa mitoloģijā runā jaunas sievietes un visādās orģijās tur arī dzīvoja, un viņa to lepojās, viņš saka, reku, te Zevs pie mums ir, un kā viņi tur neteica, viņš nebija arī aprakts tur vai kas, es nezinu, varens Dievs. Bet, labi, būtība, un viņš pavedināja, un tie lepojās, ja viņi arī varēja rīkoties tā kā tas Zevs, ka varēja pavedināt jaunas meitenes un dzīvot nešķīstībā un tā tālāk. Jūs varat iedomāties, kādā vidē Titam vajadzēja iecelt šos te kalpotājus. Sapratām to vēsturisko kontekstu tur cītņās. Tur, protams, vēl var lasīt un skatīties un pētīt, bet būtība. Tagad 6. pants. Tiem jābūt. Iecel presbiteris, bīskaps, kalpotājs. Tiem jābūt kādiem? Nevainojamiem, vienas sievas vīriem, kam bērni ticīgi, nevis palaidņi vai nepaklausīgi.
Vēlreiz griežamies atpakaļ no paša sākuma. Tiem jābūt nevainojamiem. Vienas sievas vīriem. Kurš tad ir nevainojams? Teiks, milzīgi augsts standarts, pareizi. Bet te jau ir vēlreiz tas vēsturiskais kultūras slānis jāsaprot, kas tur tajā laikā notika. Izvirtības, laulības pārkāpšanas, precēšanās, šķiršanās, tas viss bija norma, nekāda problēma. Bet šeit viņš saka, nē, tev, ja tu esi ticīgs, un jau ir pagājuši vairāk gadi, kad šeit šie cilvēki ir dzirdējuši evaņģēliju un saka, ka viņi ir kristieši, tad viņi vairs nevar dzīvot tā kā līdz šim. Pa ko mēs arī lasām Kolosiešu vēstulē 3. nodaļā. Atcerieties, mēs tieši runājam par to bojā ejošo kultūru kuģi. Novelc veco cilvēku, apģērba jauno cilvēku, novelc veco cilvēku un viņu darbus, nonāvē to, kas pieder zemē, netiklība, nešķīstība, kaisla, jaunā iekāra, mantkārība, tā ir elku kalpība. Visā Romas impērijas perifērijā un centrā visur šīs izvērtības, nešķīstības bija godā un cieņā. Nevēlt atkal Pāvils saka tai pašā Filipiešiem 3. nodaļā 18. 19. pāns, atceramies, ja viņš teica, kad es raudādams saku, tie ir Jēzus Kristus krusta, kas ienaidnieki, viņu valsts ir pazušana, viņu dievs ir vēders, kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām, kauns viņiem ir gods, pa ko vajadzētu kaunēties, tur viņi lepojās. Jūs saprotiet, ne? Un tā arī šeit, tādēļ viņš saka šim te Titam, bīskapam, kalpotājam, tādas lietas vairs nedrīkst būt klātesošas viņa ģimenē. Jā, viņš kādreiz varbūt bija pagāns, viņš kādreiz visu to darīja, vai šādā vai tādā veidā, tieši tāpat kā mēs, bet jautājums, vai es tagad to daru. Man te kādreiz arī kāds cilvēciņš, kuram jau neskaidrs prāts ir palicis. Jā, Māri, bet tu jau kādreiz arī tāds biji. Es 10 reizes teicu, ka jā, bet man par to ir kauns pat runāt. Bet no Dieva žēlstības es šodien tāds esmu? Paldies Kristum, ja vairāk kā 20 gadi, nē. Bet piemin to, kas tur kaut kad ir bijis. Redziet, bet te ir rakstīts par to, kad ir jābūt nevainojamam šodien, tagad. Jūs saprotiet to domu? Viens sievas vīram. Tātad tagad es esmu pieķēries savai sievai un es dzīvoju tā, kā Kristus māca vīri mīlēt savus sievas, nododieties viņas labā, kā Kristus nodevās savas draudzes labā. Ja? Redz, kur ir tā nevainojamība. Ja? Un tālāk viņš tur saka, viens sievas vīram, kam bērni ticīgi, nevis palaidņi vai nepaklausīgi. Kamēr bērni aug mūsu ģimenēs, mums viņi ir jātur disciplīnā un paklausībā. Piekrītam, ja? Tad, kad tas cilvēku bērns būs izaudzis, viņš būs aizgājis savā ģimenē, es nevaru vairs viņu dzīvi kontrolēt. Man vairs nav jāaudzina tās meitas, tie bērni, dēli, kuri ir aizgājuši savā ģimenē. Jā, es varu dot dievbijīgu padomu, es varu brīdināt, es varu palīdzēt, es varu norāt, es varu mīlēt, bet es nevaru katru dienu būt tajās ģimenēs un viņu dzīvi dzīvot. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds saka, vīrs atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai un kļūs ko? Viena miesa, jauna ģimene. Jūs saprotiet? Jauna ģimene. Es neatbildu vairs par tām pieaugušajām ģimenēm, kas ir apprecējušies un dzīvo savu dzīvi. Kā es jau teicu, jā, prieks, ja viņi seko Kristum, slaudiem, bet vai es varu garantēt? Tu vari garantēt, lai bērni, mazbērni, ka viņi obligāti, ka viņi kļūst ticīgi. Kurš šeit var pateikt, manējie bērni viss būs ticīgi, manējie mazbērni viss būs ticīgi? Lai Dievs dod, mēs tikai par to esam, ja? Bet vai garantēt tu vari? Mēs varam kādu atdzemdināt no augšienes? Nevaram, bet kamēr viņš ir manā namā, man viņš ir jātur disciplīnā, ja vajag, jādara tas, kas rakstos sacīts, ko mīl, to pamāc un pārmāc, un turpin mīlēt, ja? Un, protams, jāieliek vērtīgi, svētīgi, kristīgas dzīves pamati. Nevis tā kā tagad moderni saka, nekas bērniņš izaugs, pieaugs, tad, ja viņš sapratīs, viņš pats izvēli izdarīs. Nē, kamēr viņš ir zem tavu jumtu un ēd tavu maizi, viņam ir jāpakļaujas šī
ģimenes galvas iedibinātai kārtībai. Ko Jozua sacīja? Es un mans nams kalpos tam kungam. Mans nams ir man ģimene. Un tad, protams, kad tur jādisciplinē un, kā es jau sacīju, ir jāmīl. Bet, protams, ka būs cīņas. Dažreiz arī iedomājās, citi cilvēki, ceļš neticīgie, tie ļoti labi māk ieraudzīt visas tās kļūdas un nepilnības. Un ne? Redz, ko tur tas bērns tur kaut ko pateica pretī, redz, tur nenoreaģēja tā kā vajag. Protams, viņš ir šī bērns, viņš ir jāmāca, viņš ir jārāda viņam priekšzīme, ne, jāpaskubina un dažādi citi līdzekļi jāpielieto, lai viņš staigātu gaismā. Jo, 7. pāns, jo bīskapam jābūt nevainojamam kā Dieva namturim. Mēs jau lasījām, uzticīgs Dieva namturs, kas tur Dieva noslēpumus savā sirdī un tos pauž. Neiedomīgam, tātad mēs nedrīkstam būt iedomīgi, lepni, uzpūtīgi, dusmīgam. Vienmēr bargs, vaigs, dusmīgs, neapmierināts un jūs te nešķīsteņi te klīstat un staigājat. Bērns kaut kur bišķi iepīkstējās. Kas tur nevar savākt to savu sīko, ja? Jau dūri gandrīz krat. Tas ir bērns. Katrā draudzē kaut kur kāds bērns iepīkstās. Katrā draudzē kaut kur kāds kaut ko pasaka vai kā. Par to jau nevajadzētu nervozēt un uztraukties, vai ne? Bet visnotaļ, protams, ka vecākiem jāmīl un jāmāca savus bērnus, lai viņi būtu paklausīgi ne dusmīgam, ne dzērājam, ne kauslim, ne ierāvējam. Interesanti, vai ne? Dusmīgs ir gatavs arī kauties. Un kad visbiežāk cilvēks ir gatavs kauties, tad, kad viņam ir jūra līdz ceļiem, pareizi, ja? Un kad viņam ir jūra līdz ceļiem, tā, ka viņam kaut kāds pāris litri alkohols ir iekšā, pareizi, vai ne? Tā labi, ka viņš saka, ne dzērājam, ne kauslim, ne ierāvējam. Kāds teiks, es kādreiz dzēru 398 dienas gadā, ja? Tagad tikai 215, vai ne? Jūs sapratāt domu. Tātad, es jau neesmu vairs dzērājis, es esmu ierāvējis tikai. Pareizi, vai ne? Pagaidi. Bet tur ir teiks, tāds tu nedrīkst būt. Un tas attiecas uz visiem ticīgiem cilvēkiem, ja? Jo mēs zinām, kas ir rakstīts Bībelē. Tātad, dzērāji iemantos vai neiemantos Dieva valstību? Dzērāji neiemantos Dieva valstību. Un iedomājieties, es no vairākiem cilvēkiem esmu dzirdējuši šito absurdu, kas arī gadiem iet draudzē dzirdējuši. Un pārmet mums ticīgiem, mēs šodien ar to baudīsim. Bet jūs jau tur arī to, tas, kas mīl dzert, vai ne? Bet jūs jau tur ar to vīnu dzerat. 1. mēneša svētdienā. Pilnīgs, piedod, nejēga. Neko vēl nav sapratis. Mīļie brāļmās, mēs vīnu dzeram vai baudam Kristus asins? Un viņi lauz to miesu. Pieminam viņu nāvu un izlietos asins par maniem mūsu grēkiem. Kurš no jums šeit ir bijis apdzēries no tā viena malciņa? Kuru policija apstādinājusi un ielikusi cietumā un atņēmusi mašīnu par mašīnas vadīšanu alkohola reibumā? Jūs saprotiet, absurds. Cik cilvēkam var būt neskaidrs prāts, cik tukši var, piedodiet, vāvuļot, ja? Tā es atceros, tur viena ar sevišķā māsa, kad uz mūsu draudz ar, ka vecais mācītājs vēl bija dzīvs, teica, kad jūs tur beigsiet tos bērnus dzirdīt? Pie vakarēdien bērni, kas jau, kam ir atziņa, ņēma biķeri, vai ne, un saka, bērnus dzird. Redziet, ne pa šo mums ir jācīnās. Bet te ir reāli par tiem, kas lieto alkoholu un par tiem, kas ir dusmīgi, kaušļi un ierāvēji. Tāds nevar būt, kaut gan agrāk varbūt tāds arī bija. Ja? Bet jābūt viņam, tālāk 8. bet jābūt viesmīlīgam, laba mīļotājam, prātīgam, taisnam, savaldīgam, tātad svētbīgam, savaldīgam. Vēlreiz tā ātri, ja? 8. pāns. Bet viesmīlīgam. Mums, brāļi, ja esam kalpošanā, mums ir jābūt viesmīlīgiem. Sievas, atbalstiet brāļus, kas ir kalpošanā, esiet viesmīlīgi. Un uzņemiet ļaudis, jo jūs vairāk uzņemsiet ļaudis savā namā,
jo jūs vairāk paklausīsiet Dievam, jo lielāku svētību. Nevis šad tad, šur tur, tad, kad kaut kāds īpaši labs noskaņojums, bet esiet viesmīlīgi. Vienmēr, cik tas ir iespējams. Laba mīļotājiem. Es domāju, tas saprotams. Prātīgiem, taisnīgiem, svētbijīgiem. Es svēti bīstos svēto mūžīgo Dievu un savaldīgam. Kungs Kristus stiprini man ar paklausības garu. Un līdzīgi ātri apskatīsimies, ko Pāvils raksta 1. Timotejam, 3. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Tas ir patiess vārds. Ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu. Jūs redzēt? Ja kas iekāro kalpotāju amatu, kam Dievs sirdī ieliek to, tas iekāro kaut ko teicamu. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Ja Dievs tev aicina, atsaucies, dodies Dievu druvā strādāt, tur tiešām ļoti daudz ir ko darīt. Viņš teica, tā ir apsveicama lieta. Otrais, bīskapam, tur bija presbiteri, te bīskap, kā jūs jau sacīt, tas pats kalpotājs. Pienākas būt nepeļamam, tas pats, ko mēs jau tur lasījām, vienas sievas vīram, nevar precēties, šķirties, nezināšanas laiks Dievs ir piedevis, panesis, bet tagad vienas sievas vīram. Sātīgam, prātīgam. Jāpadomā par savu arī fizisko ķermeni. Tu nevar būt, tā kā bumba ripo pa pasauli, ne? Ka nevar ne aiziet pie kāda, ne pastaigāt, elšu pūš, kurpes nevar sasiet, noliekties, vai ne? Tomēr par savu fizisko ķermeni arī ir jādomā. Godīgam, viesmīlīgam, arī, ko mēs pieskārāmies mazliet, izveicīgam mācīšanā. Te parādās vēl kaut kas, Titam arī tas būs, bet drusciņās uz priekšu. Izveicīgam mācīšanā. Nedzērājam, nekauslim. Jūs redzat, tā problēma pastāvēja visur, kur te pagānu kultūrā. Ierāv un tad gāzi. Un tieši tas pats, kas mums. Nekas jau nav savādāk. Akal. Nedzērājam, nekauslim. Jo dzērāji labprāt arī pavicina dūrs. Tas, kā kādreiz atcerieties, Padomju Savienības laikā bija tāds teiciens. Što za svaģba bez draki? Es dzirdējuši, ja? Kas tās pa kāzām, ja nav nevienam zila atsūsist? Ārprāts. Nē. Tas pie pagāniem var būt, bet ne jau pie dievbijīgajiem, ja? Bet lēnīgam, neķildīgam, nekašķējies, nemantkārīgam, tādam, kas labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbībā. Bet ja kas neprot valdīt sava paša namu, kā tas gādās par Dieva draudzi? Diezgan loģiski. Ja tu savu namu nevar savaldīt, sieva ir uzsēdusies vīram uz kaklu, gaiņā, dzenā, komandē, regulē, kā tu vari būt par ģimenes galvu? Tur jau tie gudrie teicieni. Viņš jau tas galva ir, bet es tas kakls, es tur viņu grozu, ne? Mīļa, Bībelē nav tādas mācības pa kakliem, ne? Kas Bībelē rakstīts? Kas ir sievas galva? Vīrs. Un kas ir vīra galva? Kristus. Sapratām, ne? Neņemam no pasaules šos te mēslus tur no atkritumiem ārā un nepielietojam savā dzīvē. Mums rekuši skaidri norādījumi, kā tam būs būt, ja? Ne jaunatgrieztam, tātad kalpotājs nevar būt tikko kā atgriezies, tikko kā pievienojies draudzei un jau viņam milzīgi kaut kādu kalpošanu uzticēs. Kāpēc? Jo tas ir bīstami. Lai viņš neuzpūstos, nekļūt lepns iedomīgs un neiekristu velna tiesā. Velns grib panākt, lai cilvēks kļūst augstprātīgs, lepns, iedomīgs, uzpūtīgs. Un tad viņš zina, kad pats Dievs viņu tiesās.
un tiks noņemts no, varētu teikt, šī skrējiena. Tā arī apostols Pāvils teica, tātad pielūkojot, kas stāvat, ka nekrītat, ja? Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, brāļi, pazemīgiem, dievbīgiem, svētbīgiem, pa ko mēs te lasījām 7. pants, bet viņam vajag arī būt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai viņš neiekristu neslavā un vēlna valgā. Jūs redzat, cik nopietni? Mums ir jābūt arī labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē. Protams, ka, diemžēl, tumsības kungs darīs visu, lai mūs apmelot. Padomju Savienības laikā tā bija viena no sātaniskām metodēm, kā neutralizēt ticīgos kalpotājus. Bieži vien safabricēja pret viņiem viltus dosjē, apsūdzības. Ja? Uztaisīja, ka viņš ir laulības pārkāpējs, samontēja fotogrāfijas, salikt tur, ja? Tad pasludināja, ka viņš ir homoseksuāls vai pedofīls, un kamēr tur sāk visu to izmeklēšanu un tā tālāk, tikmēr jau kalpošanas darbs ir cietis. Saprotam, ja? Un melu tēvs darīs visu, apmelos, aprunās un visu ļaunu, visādu informāciju izplatīs. Par to nebrīnties, bet galvenais, brāļmās, lai tā nebūtu patiesība. Kā es te sacīju kādam iepriekš, sarunājamies ar kādiem cilvēkiem, un tad es teicu, ja tā nav patiesība, ko pa tev runā, tev nav jāuztraucās. Bet ja tā ir patiesība, tad gan jāuztraucās. Piekrītam, brāļmās? Par mums runās visu kaut ko. Izrādās. Es nezināju. Mēs te braucām uz Rīgu, kad tas bija tajā aprīļa beigās, 22. man tas šķiet aprīlī uz Bausku, un tur viens arī darbinieks tur no biedrības, viņš saka, viņš saka, jau gadu atpakaļ runā Māri, ka tu māju cel kaut kur, jā. Es saku, kur pasaka? Es nezinu, es neesmu lietas kursā, jā. Es saku, un kas tad ceļ? Visvalds. Visvalds, jā. Visvalds jau 2 gadu neko nedara, vai ne? Viņš cieņpilnā godīgi atpūtā, jā. Bet izrādās man māja ceļās. Viena māja mums jau ar Andi Bernātos vai Pērkonē jau 11 gadus kāds būvē, bet vēl nav nodevuši mums tos papīrus. Ja? Tad visu, ko runās. Bet tā nav patiesība. Man par to nav jāuztraucās. Man nav putām uz lūpām jāskrien kaut kas tur jāatspēko. Es vienkārši pasaku, tā nav patiesība. Un ja arī celtu, kam kāda daļa? Varbūt tās man aizbraucot reku uz Kalifornijas štatu, Amerikas krastos atrada zeltu, ne, un atbrauc un būvē. Bet tā nav patiesība. 2. Timoteja, tātad, lai neiekrist vēlna valgā. 2. Timoteja 2.23. Skatāmies, 2. Timoteja 2.23. Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraida, vienkārši noraida, zinot, ka tās rada karus. Bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu. Ļaunums būs jāpanest. Tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretinieku. Varbūt Dievs kādreiz dos viņam atgriezties pie patiesības atziņas. Un viņi atkal atgūs skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie sagūstīt, lai darītu viņa gribu. Briesmīgi. Jūs redzat, cilvēks ir sagūstīts tumsības kunga valgos, iekritis viņa lamatās. Mēs pagājušajā ar par to mācījāmies drusku, jā? Iekritis sātana lamatās, un viņam ir neskaidrs prāts. Es te necik sen arī domāju, kāda cilvēka grēko, un nekas viņam nav. Liekas, taču kaut kam jau vajadzētu notikt. Bet jūs zināt, ko es konstatēju? Kad satiekoties ar tiem cilvēkiem, kuri tīšām apzināti, mērķtiecīgi pretojas Kristus garam un negrib atgriezties, zinādam patiesību, nav runa par to, kas nezina, bet kas zina, viņiem sāk aptumšoties prāts. Un tad es sāku domāt, pagaidi, kā tā? Reku ir, lai atgūtu ko? Skaidru prātu. Mēs lasījām, ja?
Atraisīties no vēlna valga un atgūt skaidru prātu. Aptumšots prāts. Romiešiem 1. nodaļa, tur tieši ir sacīts, kā Dieva soda rezultāts ir aptumšots prāts, neskaidrs prāts, ka viņi sāk darīt to, kas neklājās. Viņam tiek atņemts prāts. Un it kā tu tā vizuāli neko neredzi, bet viņš tādas dumības ir spējīgs runāt un darīt, ka vienkārši ārprāts. Jūs saprotat, brāļi, par ko es runāju? Pavērojiet. Tie, kas gadiem pretojās Kristum, viņam paliek aizvien neskaidrāks prāts, jo vēlns viņu sagūst un sabūvē tur savus drausmīgos cietokšņus. Ja? Titam 1.9. Tagad mēs noskaidrojām, kādam ir jābūt šiem te kalpotājiem un kāds ir pats galvenais uzdevums. Par to mēs daudz neapstāsimies, Dievs dos nākošais, skatīsimies citreiz, bet Titam 1.9. Viņam jārūpējas tādam bīskapam, tādam presbiterim, ja? Jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai. Tātad tai mācībai, ko devuši apustuļi un pats Kristus. Lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretī. Jābūt, mīļie draugi, gudrībai no augšienes un pilnvarām, lai Dievs svētais gars var tevi un mani lietot. Mēs paši nespēsim. Un tad, kad Dievs pilnvaro, tad mēs varam atspēkot un stāties pretī tām visām mācībām, kuras cilvēkā ir iekšā. Titam 2.8. Titam 2.8. Veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretī, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums runāt. Jūs redziet, veselīgos vārdos nevainojams, lai neviens neko ļaunu par tevi un man nevarētu runāt, lai tu vari atspēkot, ka tā nav patiesība, un lai tu vari teikt ar pārliecību un pateikt patiesību un atstāt. Ej tālāk uz priekšu, necīnies, nekaro vārdiem, jo atstāj tam, kas spriedīs taisnu tiesu. Redziet, tādiem ir jābūt mums, kā kalpotājiem, un sievas un bērni, kas ir šajās ģimenēs, kuri ievēro šo mācību. Tādēļ viņš teica Titam, iecel tur, tajās pilsētās, kalpotājus, lai viņi būtu tie, kas nes gaismu tajā drausmīgajā, samaitātajā, sabojātajā pasaulē, tajā vidē, tajā paudzē. Un pēdējais Mateja evaņģēlija 5.8. Mateja evaņģēlijas 5.8. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Un ja arī kaut kas tavā dzīvē notiks tāds, ko tu nesaproti, kam nav te viss skaidrojums, tu redzēsi Dievu roku tajā visā. Vai mēs saprotam? Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Jau šeit tagad es redzu savā dzīvē Dieva roku arī grūtībās, problēmās un pārbaudījumos. Saprotam? Dievs ir tas, kas kontrolē apstākļus. Mums gribās tā ļoti secīgi. Mēs solis 1, solis 2, solis 3 un es esmu tur pie durvīm. Ja? Bet Dievam ir daudz, kas vēl apkārt jāsastelē apstākļi. Tā, ja tā varētu sacīt, lai tu, mēs nonāktu tajā punktā, tas nonāk tur, tas tiktu uzrunāts ar to, tam tiktu iedot tādu pārmācību, šitam tādu pamācību, šitam tādu mīlestību. Jūs saprotiet? Mēs to nespējam, bet Dievs var. Tādēļ viss, paliec mierā. Svētīgi sirdsšķīstie, ja tu esi izredzēts Dieva kalps, kalponi un Dieva bērns Kristu Jēzu, paliec mierā. Tu redzēsi Dieva roku visā šajā te, kas notiek tavā dzīvē un tur, kur Dievs tevi sūta. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Mēs ar Ingu Sarvienā istabiņā tur iegājām, tur tas viens vīrs, un ja sevišķi atnes pusdienas, un tad jau sevišķi cilvēks nedrīkst aiztikt. Jā, bet mēs vēl tur bišķītās uzkavējāmies, un tā arī mums pateica, lasieties ārā, man tagad ir jāēd. Jā. Es teicu, tu gan esi smalkjūtīgs, jā. Savā vēstījumā. Bet mēs iesim, bet tu padomā par mūžību un par savu dvēseli.
mēs mierīgi izgājām. Ko mums karot? It kā cilvēcīgi, tā kā varētu, Ingus stingrs vīrs, vai ne? Varētu pieiet un tā paspiest roku viņam, ja? Bet, nē, mēs mierīgi izgājām ārā. Sveitīgi miera nesē. Mums nav jākaro, brāļmās. Pieņem. Paldies Dievam. Nepieņem, izej ārā, nokrat pīšļus un dodies tālāk. Ir Kristus mācība tāda? Ir. Atstāj vietu Dievu dusmībai. Viņš atrieps. Mums ir jānes labā vēsts. Tālāk, 10. pāns. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Tad, kad tas notiek, nav pārāk patīkami, bet dievbībā vingrinoties, mēs saprotam, ka tur tas cilvēku bērns ir nolikts, lai viņš krāj tev un manu algu. Kādam taču to algu vajag nopelnīt mums, vai ne? Skatāmies, 12. pāns. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Tāds bija uzdevums tiktam Krētā, tādā sabiedrībā, tādā vidē iecelt kalpotājus, lai tie ir derīgi trauki Kristus rokās. Un tas pats arī notiek šodien. Arī tagad Dievs joprojām vēl ceļ savu draudzi, dibina vietējās draudzes, izplat evaņģēliju, un mums ir jābūt Dieva rokās, kā šķīstiem, nevainojamiem, tīriem traukiem, lai mēs mirdzētu šajā samaitātā un sabojātā pasaulē, lai mēs godinātu Kristu un aicinātu citus vēl un teikt, bet draugs, ja tev ir apticis tas dzīvesveids, šī tumsa, šī verdzība ļaunajiem gariem, pašam vēlnam un tā, nāc pie gaismas. Kristus tev izraus no tumsības varas un pārcels savā valstībā, un tu būsi vislaimīgākais cilvēks. Gaļmās, iesim un sludināsim, kalposim un būsim par svētību cits citam. Āmen!